Dāmas un kungi, mežs ir vieta, kur es uzlādējos, un bieži vien savās pastaigās domāju par to, cik ārkārtīgi forši būtu, ja būtu tāda aplikācija, ar kuras palīdzības varētu noteikt, kur aug visvairāk sēņu, vai kur atrodas visvairāk ogu, vai kur ir aizsargājamie augi, vai purvi un tā tālāk. Izrādās, ka pie šāda IT rīka programmas aplikācijas tiek strādāts. Šodien man būs iespēja uzzināt daudz vairāk par šo IT rīku un par pašu projektu kopumā. Būs interesanti! Inga, mēs atrodamies ārkārtīgi skaistā vietā, mežā, un uzreiz gribas jautāt, kāda tad ir jūsu saistība ar mežu? Man ir vistiešākā saistība ar mežu, jo esmu profesore, pasniedzēja Meža un vides zinātņu fakultātē. Un es studentiem mācu daudz dažādas lietas, kas ir saistītas ar mežu. Kas ir mežs? Mežs ir līdzīgs jebkurai mājai. Tajā ir pamati, tajā ir grīda, tajā ir sienas, ko veido koki, tajā ir jumts, ko veido vainagi, un tajā dzīvo dažādi organismi, sākot ar mikroorganismiem, kurus mēs neredzam, tad ir augi, tad ir dzīvnieki, un, protams, ka šajā meža mājā ir ļoti dažādi vides apstākļi. Kādi ir ekosistēma veidi? Latvijā ir mozaīka veida veģetācija. Tas nozīmē, ka mums ir meži kā ekosistēmas, mums ir zālāji, purvi, dažādas jūras piekrastes ekosistēmas, arī tāpat saldūdeņu ekosistēmas, un tajā pat laikā mums ir arī mākslīgas ekosistēmas, lauksaimniecības zemes, pilsētu ekosistēma. Man gribētos noskaidrot, kāda tad ir ekosistēma nozīme mežstrādē. Faktiski ekosistēma nosaka šo mežstrādi. Un tā kā Latvijā mums ir dažādi meži, mums ir gan šie skujkoku meži, gan lapu koku meži, tāpat arī melnaukšņu staignāji. Katra tā ekosistēma mums dod noteikta veida koksni. Un ilgtspējīga mežstrāde ir tad, kad šī koksne ir pieejama visu laiku ilgtermiņā. Meža ekosistēma mums sniedz ļoti daudz pakalpojumus. Mežs absorbē ogleskābo gāzi. Koki aizsargā augsni, attīra ūdeņus, arī piesārņojumu no gaisa. Tajā pat laikā mežā ir ārkārtīgi daudz nekoksnes vērtības, kā piemēram ogas, sēnes. Mežs ir vieta, kur cilvēki atpūšās, un mēs sakam, ka mežs ir nenovērtējama rekreācijas vērtība Latvijā. Kā mežstrāde ietekmē dzīvos organismus mežā? Protams, ka nepārdomāta mežstrāde var, piemēram, iznīcināt dzīvotnes, var fragmentēt tās, kas, protams, ietekmē dzīvniekus un augus un viņu populācijas. Tāpēc ilgtspējīga mežstrāde noteikti ir plānota un pamatota. Un tādā veidā mēs varam saglabāt bioloģisko daudzveidību, kas ir viens no stūrakmeņiem ilgtspējīgai attīstībai vispār. Juri, tu esi iesaistījies kādā īpašā projektā, vai vari pastāstīt nedaudz vairāk par pašu projektu? Sāksim ar to, ka es esmu no Rīgas mežiem. Rīgas mežiem ir apmēram 60 000 hektāri apkārt Rīgai pie tuvējiem ciematiem, un pie šiem mežiem dzīvo gandrīz pusi no Latvijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē to, ka šajās teritorijās mums jāņem vērā ne tikai mežsaimniecības intereses, bet arī dabas iedzīvotāju rekreācijas intereses. Un projekts ir tāpēc, lai mēs ērtā veidā varētu šīs vērtības apzināt, nokartēt, no dažādiem datiem salikt kopā datorā un attiecīgi plānot tās savas mežsaimnieciskās darbības vairāk dabai tuvu un iedzīvotājiem labvēlīgākā veidā. Projektā pa pamatu ir dažādi zinātnieki izstrādāti algoritmi, kas nosaka dažādas ekosistēmu vērtības vai ekosistēmu pakalpojumu vērtības, tās pašas rekreācijas, ogas, sēnes, trokšņa aizturēšanu. Katrā ziņā mums šī projekta ietvaros ir kaut kāda apmēram 12 ekosistēmu pakalpojumu nokartēt un ielikt iekšā datubāzē. Pastāsti lūdzu, kā tā IT tehnoloģija darbojas praktiski? Mums pieejam ļoti daudz dažādi dati par šiem pašiem Eiropas Savienības biotopi, sugu atradnes, tālspēc dati no lazerskanēšanas informācijas, reliefa informācijas. Tas nozīmē tās vietas, kur ir sarežģīta mežstrāde, kur nevajadzētu viņu taisīt. Un tā tehnoloģija praktiski savāk to visu kopā, nosaka teritorijas,
kurās nevajadzētu iet iekšā, un saliek iekšā to visu kopā, sagatavot šo fonu informāciju un sagatavo vēl arī šos ekosistēmu pakalpojumu kartēm, lai attiecīgi mūsu kolēģi varētu pateikt, kurā vietā labāk ir plānot šos saimniecisko darbību, kur labāk atstāt dabai. Piemēram, mēs šeit sēžam vienā atvērumā, kurš ir cirsts pirms 2 gadiem, attiecīgi, lai saule te tiktu iekšā un lai jaunās priedītes atjaunotos, lai atkal iedzīvotājiem šeit būtu skaista pastaiga vieta arī ilgāku laiku. Un attiecīgi tehnoloģija ļauj šās lietas mums nokartēt un pēc tam iedot informāciju jau pēc šī kartējuma meža mašīnām, lai attiecīgi pēc tam no šī plānojuma veiktu šo meža strādi. Nav noslēpums, ka šāda pieeja, protams, ir resursietilpīgākā tīri no meža strādes, un lai mēs ekonomētu līdzekļus to pašu ciršanas vietu atzīmēšanu dabā un tā tālāk, šī tehnoloģija ļaus iedot jau meža mašīnām informāciju, kurā vietā konkrēti jāiet un jāzāģē konkrētos atvērumus vai kādas citas teritorijas. Jūs minējāt vārdu atvērums, staigājot šeit pa mežu un arī paskatoties nedaudz no augšas, no tāda putnu lidojuma, mēs redzam tāds vairākus atvērums, kur nav koki. Viens no iemesliem, kur jūs minējāt, ka tāda ir nepieciešama, lai iespīdētu saule, bet varbūt ir vēl kāds iemesls, kādēļ ir nepieciešama šāda atvēruma mežā. Ainava ekoloģiskajā plānā, kas mums izstrādāts Rīgas mežos, tāds, ka šeit ir rekreācijas teritorija. Otra lieta ir tas, ka šos atvērumus taisot, mēs šeit varēsim iet iekšā atkal pēc 20 gadiem, 40 gadiem. Runājot par pašu IT tehnoloģiju un programmatūru, vai to var izmantot ik viens? Būtībā jā, jo mērķis arī, kad mēs sākam šo projektu, ir visas tehnoloģijas veidot uz atvērtā koda. Tas nozīmē to, ka jebkuras funkcijas, kas tiek tālspētēji apstrādāt, viņas ir atvērtās. Pēc projekta beigām programma Rīgas būs pieejams publiski, un jebkurš meža īpašnieks varēs paņemt, lietot uzreiz vai pielāgot savām vajadzībām. Robert, kādi ir galvenie ieguvumi, izmantojot šo IT tehnoloģiju? Galvenie ieguvumi noteikti būs pašiem meža strādātājiem, kas nodarbojas ar mežu ciršanu, jo viņi varēs labāk izplānot, kā veikt mežstrādes darbus, balstoties uz visu to, kas ir ievākts iepriekš informatīvi par šīm meža platībām. Tad, kādas mums šeit ir sugas, kas mums aug, kādi ogulāji, kādas sēnes ir, vai mums ir kaut kādi biotopi, tad tas ir tāds komplekss, kurā ir vairāk sugu dzīvotnes. Tas viņam ļaus izplānot, kurās vietās mēs varam braukt ar šo tehniku un cirst, un kurās vietās mēs nevaram atkal braukt un cirst mežu. Šis IT Rīgas mums palīdz tātad skatīties uz mežu kā savādāku procesu, un šīs teritorijas mēs neizcērtam tādā vienlaidā kailcirtē, bet sākam viņu pa drusciņām robot. Tad cilvēkam vizuāli nešķiet, ka mēs rekur nocērtam visu mežu, mums ir viss pliks, tuksnesis un nekā tur vairs nav, bet iegūst to, ka cilvēks var pastaigāties, turpināt ogot, sēņot, un ir arī tā ekonomiskā puse, kas aiziet uzņēmumiem, kas nodarbojas ar meža strādi, ka viņi var izcirst un balstīties uz šīs visas informācijas, kas mums ir apkopot iepriekš. Tad es principā saprotu tā, ka es ieejot šajā IT tehnoloģijā, es vēlos, pieņemsim, atrast, kur visvairāk mellenes, sēnes, kaut kādas citas odziņas, un tad man principā parādās tā platība, kur viņas varētu būt visvairāk. Jā. Un tad ņemot vērā šo informāciju, es dodos mežā, un es zinu, ka pēc visiem šiem tehnoloģiskiem risinājumiem un aprēķiniem, ka tur varētu būt tad viņas visvairāk. Jā, un tad uz tā paša pamata mēs arī balstamies, ja mēs gribam tad šeit saglabāt šīs ogas vai sēnes, tad mēs varam kaut kur citur arī veikt šos izcirtumus, kur, teiksim, ir aizaugušāks, tādā veidā atgūstot jau atpakaļ to melenāju vai brūklenāju, kas tur ir audzis iepriekš, bet dēļ kaut kādas barības vielu daudzumu, kas ir pienācis klāt, viņš ir aizaudzis ar citām sugām. Ir superīgi apzināties, ka mums ir tādi forši IT risinājumi, kur principā atvieglo mūsu dzīves. Jā, piekrītu. Man ir jautājums, kad šis IT Rīgas būs pieejams plašākai sabiedrībai? Kad mēs to varēsim sākt lietot? Plānu viņš beidzās nākamā gada jūlijā, 25. gada jūlijā. Tad no tā brīža, sicamākais, ka tur nokārtos visu dokumentālo formāciju, tad šis Rīgas arī būs pieejams publiski arī pārējiem cilvēkiem. Katrā ziņā mēs ar nepacietību gaidīsim. Milzīgs paldies jums par izzinošo piedzīvojumu bagāto dienu, kur mēs pavadījām šeit kopā mežā. Taču jums, mīļie skatītāji, aicinu būt atbildīgiem gan pret dabu, gan mežu, gan visiem dzīvajiem organismiem šeit. Paldies jums! Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku. Eiropas Savienības zaļais kurs ir izvirzījis ambiciozu mērķi. Līdz 2050. gadam Eiropas Savienībai ir jāpanāk klimata neutralitāte, jāizveido iekļaujoša sabiedrība un arī konkurētspējīga ekonomika.
Lielākā izmaiņa saistīta ar to, ka mēs neizbēgam ejam uz šo aprites ekonomikas principu, un tas ir ļoti stingrs nē fosīlajiem resursiem. Šobrīd gandrīz puse, jeb 46% no pasaules lielajiem uzņēmumiem jau ir izvirzījuši arī savus klimata mērķus. Lielie uzņēmumi pavisam noteikti būs tie, kas šīs pārmaiņas stimulēs. Arī mēs, kā Swedbank, kā liels uzņēmums, jūtam šo te atbildību veikt ilgspējīgas pārmaiņas, un tādēļ esam veikuši ļoti daudz un dažādus soļus, lai šīs pārmaiņas ieviestu. Pirmām kārtām ilgtspēja ir iestrādāta mūsu bankas stratēģijā, tas ir mūsu solījums sabiedrībai, finansiāli ilgspējīga sabiedrība. Es domāju, ka arī solis šajā ilgtspējas virzienā ir arī tas, ka mēs pievienojamies dažādām starptautiskām saistībām. Ir vajadzīga tāda zināma drosme un apņemšanās šīm saistībām pievienoties, jo tajā brīdī, kad jūs kā uzņēmums esat teicis jā, tad jums šīs saistības arī ir jāpilda. Tas nozīmē, ka jūs disciplinējat sevi un savā ziņā dodat arī solījumu sabiedrībai, ka jūs šajā ceļā dosieties. Trešais punkts, kas ir ļoti svarīgi uzņēmumam, ir iekšējais vadības signāls, vadības līmenī pateikt, ka šis ilgspējas kurs uzņēmumam ir svarīgs un ka jūs kopā integrēsiet šos ilgspējas aspektus arī savos biznesa procesos. Ļoti daudz darba un spēku un pūļu uzņēmumam ir jāiegulda arī zināšanu sniegšanā, pirmām kārtām jau saviem darbiniekiem, uzņēmumu iekšienē un tad, protams, arī saviem klientiem un partneriem. Attiecībā uz klimatu mēs esam skaidri pauduši, piemēram, ne fosīlo resursu finansēšanai. No sociāliem jautājumiem pavisam nesen esam pauduši arī to, ka nefinansēsim azartspēļu nozari. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas uzņēmējiem, mēs redzam, ka uzņēmēji daudz labprātāk saprot tos jautājumus, kas ir viņu jau ierastajā dienas kārtībā. Tā ir produktu attīstība, pakalpojumu attīstība, iespējams datu pārvaldība, darbinieku labbūtība, bet aptaujājot par tādiem faktoriem kā siltumnīcas emisiju gāzu pārvaldība, piemēram, klimata risku apzināšana, mēs redzam, ka uzņēmēji vēl šos faktorus savā dienas kārtībā ļoti lēni ievieš. Joprojām gribas teikt, ka tie būs lielie uzņēmumi, kuri vadīs šīs ilgtspējas pārmaiņas, bet mēs nedzīvojam vakumā. Un es gribētu teikt, ka ilgtspējas tāda attīstība ir kā sniega bumbas efekts, jo viens uzņēmums iekustinās nākamo, kas būs piegādātājs vai klients, un tādā veidā šīs pārmaiņas mēs arī stimulēsim. Mīļie skatītāji, šobrīd es atrodos mežā pie skatu torņa, un es zinu, ka tur augšā paverās ārkārtīgi skaists skats, un mani tur jau gaida kāds īpašs cilvēks. Dodamies, es jūs iepazīstināšu. Sveiks, Pēter! Sveicināts! Mēs šobrīd atrodamies uz tādas diezgan stabilas koka konstrukcijas skatu tornī. Rodas jautājums saistībā ar koka būvniecību. Kāpēc koka mājas ir videi draudzīgāks? Tāpēc, ka materiāls ir videi draudzīgs. Tāpat kā šī jau arī ir koka celtne, varbūt ne gluži māja, bet koka celtniecības paraugs. Līdzīgi kā tas, ko mēs cenšamies visiem spēkiem arī popularizēt Latvijā, lai tiktu izmantotas koka konstrukcijas, koks kā oglekļa krātuve, kas mums palīdz arī cīnīties ar klimatu pārmaiņām, bet tas arī ir mūsu pašu materiāls. Svarīgi ir tomēr vietējā izcelsme. Es domāju, ka ņemot vērā arī to, kāda ir akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu klientu jauda tieši pārstrādes ziņā, tas arī ļoti būtisks arguments. Mēs ar vietējo izēvielu esam spējīgi šeit Latvijā radīt gan koku konstrukcijas, gan koka mājas, kas var būt draudzīgāks videi par to. Vai pieprasījums pēc koka būvniecības Latvijā pieaug? Jā, ar katru gadu mēs novērojam arvien lielāku pieprasījumu, un tas attiecas ne tikai uz privātmāju sektoru. Būtiski ir, ka industriālais sektors ir tas, kas var dot īpaši lielu pienesumu, lai mēs varētu attīstīt koku būvniecību, jo, piemēram, Latvijas valsts meži savās lielajās būvēs izmanto, piemēram, koku pārsegumus sijas, kur pārsniedz siju garums 30 metrus, piemēram. Ja. Tās ir kopnes. Tieši tāpat arī viens no mūsu klientiem, Latvijas Finieres koku būvniecības tādu paraugu varbūt ir izveidojis arī Kuldīgā jauno eksperimentālo rūpnīcu, tāpat viņiem arī noliktavi ir būvēti izmantojot koksni un koku kā
celtniecības materiāli. Un jāsaka tā, ka tās bažas, varbūt, kas kādreiz bija, ka no ugunsdrošības viedokļa var būt kādas problēmas, tad tie notikumi, kas ir bijuši uguns nelaimes, pierāda to, ka faktiski tās koksnes kopnes viņas ir izturīgākas, viņas notur ilgāk un nesadeg tik ātri, kā piemēram tur sliktākas kvalitātes metāla savienojumi, kas vienkārši izkūst šajos nelaimes gadījumos un nodara daudz lielākus zaudējumus. Tāpēc, varbūt arī izmantojot iespējas, gribētu uzņēmējus arī aicināt, kuriem stāv priekšā varbūt būvniecība, vismaz daļēji izmantot koksni kā būvniecības materiālu. Tas noteikti atmaksāsies. Protams, man arī interesē, kādi ir tie galvenie mīti saistībā ar koku būvniecību Latvijā. Tas, ka tas ir dārgi, ka tas ir kaut kas ekskluzīvs, protams, ir tādi risinājumi, kas tiešām ir dārgi un kas varbūt ir tādi izmeklēti, varbūt ir tikai atsevišķi cilvēki, kas to vai nu var atļauties vai vēlās kaut ko tādu darīt. Bet kopumā ņemot, mums jau ir vēsturē jāpaskatās, visas Latvijas viensētas. Latvijas laika būvniecība tomēr absolūti ir balstījusies uz koksni, koka dēļiem, sijām, kā izēju materiālu galveno, ka tas ir tradicionāls materiāls, un no viņa nav jābaidās. Tomēr atgriežoties vēlreiz pie dažādām zaļā kursa īpatnībām, tas būtu arī tāds valstisks uzdevums, jo visa koksne, kas paliek šeit, kas tiek iebūvēta vai mājās, vai mēs uztaisam smuku galdu un nopērkam vai krēslu, tas viss paliek šeit, tas ir noglabātais ogleklis, tā ir mūsu pozitīvā bilance. Kā ar koksni var aizstāt fosīlos resursus? Faktiski, ja mēs turpinām jau iepriekš runāto, tad, protams, arī būvniecībā ir noteikti vesels materiālu klāsts, tur sākot no jumta sagumiem un grīdas sagumiem, kur mēs varam fosīlus izcelsmes materiālu neskatoties aizstāt ar koksnes izstrādājumiem, un tas būtu arī pareizi. Tas noteikti ir gan gaumīgāk, gan arī veselīgāk dzīvošanai un videi. Bet šeit ir arī vēl jāpaskatās uz otru virzienu, un tas ir enerģētiskā šķelde. Kas ir tas materiāls, ko mēs sadedzinām, lai iegūtu siltumu, lai iegūtu iespējams arī elektrību. Un šeit noteikti LVM ir nozīmīgs spēlētājs tieši meža šķeldes. Mēs vēlētos šķeldu ražot vairāk nekā līdz šim, mums tādas iespējas ir. Un šeit būtu jāaicina lielos varas vīrus padomāt arī gan no drošības viedokļa, gan no mūsu tāda autonomijas viedokļa, ka varbūt tomēr fosīlais kurināmais nav īsti tas, kas šajos apstākļos ir tas, uz ko Latvijai vajadzētu koncentrēties. Mums vajadzētu tomēr droši vien panākt tādu globālu konsensusu valstī, ka mēs izmantojam atjaunojamo resursu un šķeldi, kas ir atbilstoši arī iegūt un sagatavot, ir tieši šāds atjaunojamais resurss, ko vajadzētu izmantot, kā minimums, lai mēs varētu apsildīt savas pilsētas. Milzīgs paldies tev par sarunu. Tagad tik tiešām tapa daudz skaidrāks. Paldies tev! Zāra, mēs šobrīd atrodamies tiešām tādā fenomenāli skaistā vietā. Kā šis skaistais skats skar jūsu nodarbošanos? Man ir fantastiski paveicies ar manu nodarbošanos. Man ir jābūt bieži mežā, un ne tikai mežā, bet dažās atpūtas vietās, kas ir Latvijas valsts mežu kontrolē vai apsaimniekošanā. Un tiešā veidā tas skar mežu atjaunošanu, mežu stādīšanu, mežu pilnveidošanu un to baudīšanu. Kā notiek mežu atjaunošana? Parasti mežu stāda 2. gadā pēc ģenerācijas atjaunošanas, kas kādu laiku jāpagaida, bet tā ir principā 2. gads, un tad Latvijas valsts meži 2 veidos stāda mežus. Vai no sēklām, vai arī ļauj, ka piesējās no blakus esošām teritorijām tie paši meži, un tādējādi veido to atšķirīgo atkal pieeju. Bet, ja skatās to pirmo, kas ir pats izplatītākais veids no sēklām, mums ir speciāla sēklu selekcija un laboratorijas un sēklu process, kā tiek veidota sēklas un tad stādīti miljoniem stādu lielās siltumnīcās, un pēc tam tikai tiek sagatavota speciāla traktora tehniku sēdvietas, kur iestādīt kokus. Tas ir vesels process, tas ir radīšanas process, un Latvijas valsts meži katru gadu vairāk kā 25 miljoni kokus iestāda. Wow, tas ir ļoti daudz. Tas ir milzīgs apjoms. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam zaļā vidē. Man ļoti interesē, kā mežu atjaunošana ietekmē klimata pārmaiņas. Tiešā mērā tas ietekmē, jo, protams, jo mēs zaļāki, jo mums vairāk ir jautājumi par slāpekļu piesaisti un par CO2. Tas ir skaidrs, ka jo vairāk arī koki, jo vairāk ir koku materiāli, kurus izmantot būvniecībā un dažādos citos tālāk procesos, jo koks, tā ir vērtība. Vai tu zini, ka no 25% ātraudzīgāki ir koki, kas ir stādīti no selekcionētām sēklām? Tas nozīmē, ka tas process ir ļoti, ļoti garš, kad tas kociņš izaug par koku, kuru mēs varam baudīt un novākt un no tā gūt šo ražīgumu. Tās selekcionētās sēklas ir tas, kas dod to pievienoto vērtību. Šobrīd mēs atrodamies tādā ļoti, ļoti skaistā vietā, Ložmetēja kalnā. Mans jautājums, cik tad ir šādu skaistu vietu Latvijā? Atpūtas vietas ir ap 300. Dabas taka
takas ir vairāk kā 60. Es pat esmu uzlikusi mērķi, ka visās vairāk kā 60 vietās vēlos būt un to izstaigāt. Lielākajā daļā es esmu jau bijusi. Starp citu, Latvijas valsts mežiem ir vietne, kurā var redzēt visas tās atpūtas vietas un sekot līdzi, kā tas tur darbojās, kurā vietā kas ir, un tā pēc intereses izvēlēties arī, kur aiziet. Aizbraukt, ar ģimeni pavadīt laiku, tas ir ārkārtīgi svarīgi, manuprāt, tieši uzturēt tās vietas, lai cilvēkiem būtu, kur pavadīt laiku pie dabas. Jā, un pats arī uzkāpa skatu tornī, un tad tiešām tā foršā sajūta redzēt, ka mēs esam tādi meža ieskauti. Tomēr Latvijā ir tas stereotips par to, ka mežus taču izcērt un paliek arvien mazāk, bet esot tur augšā, visapkārt mūs ieskauja mežs, kā tad tur īsti ir? Uzsākot arī savu sadarbību Latvijas valsts mežiem, man bija iespēja vērot Latviju no putnu lidojuma, un es vasarā ar helikopteru pārlidoju Latviju, un tu zini, ko es ieraudzīju. Mēs visi dzīvojam praktiski mežā, jo visa Latvijas teritorija no putnu lidojuma izskatās, kad ir ieskauta mežos. Ja, tā kā, es domāju, ka tā ir lieta, ar ko mums tieši vajadzētu lepoties. Un nevajag tādas lietas teikt, ka mēs tikai izcērtam un mums tikai paliek lauki. Nebūt ne tieši otrādāk. Mīļie skatītāji, aicinām arī jūs izstaigāt dabas takas un pabūt šajās atpūtas zonās, jo šeit patiešām var sajust un piedzīvot to, kā mežs aug.